nesanāk. Tā. Jā, galvenais taisa tos video, jo mēs neļausim piedalīties tie, kas netaisa video. Jo mājražotājiem ir jāsazinās ar manīm. Jāuzraksta, ka viņš nav saņēmis video, ka video nav bijis, jo es reāli lieku katru video savā storijā. Jāna vēl baigi teica, ka viņai nebija, bet es atceros, ka viņai bija no satīna rozēm video, ja es nemaldos, kosmētikas maciņš bija ielikts. To es ritīgi atceros, ka bija, jo es vienmēr ielieku storijā mājražotāju video, lai vēl paiet manā tā kā profiliņā tie video. Tā kā jā. Un ja arī redzat mājražotāju laiviņus, ieiet atbalstat viņus, kaut tai pasatam pa ekrāniņu viņiem, uzrakstam kādu foršu komentāru. Ziemeļmeita laivus netais, bet Ziemeļmeitai noteikti var piesakot un paskatāties, kādus darbus taisa Ziemeļmeita nopietni. Un sazinājos ar vienu sievieti, kuras staigāja pa laiviem, rakstīja komentārus, ka es viņas apšņākus, es noskaidroju, kas notika, izrādās viens mājražotājs, bet mēs ar viņu vairāk nesadarbojamies, neatbalstam. Un arī, ja es iegāju paskatījos, es esmu Omnivu izsūtījis, Omniva ir apmaksāta, es esmu samaksājis, bet cilvēks nav saņēmis balvu. Un tas ir stulbi, reāli stulbi. Un, ja kāds nesaņem kādu balviņu, manas balvas jums būs, es pateikšu vairāk ar čau mīlestību. Es teiktu, tās balviņas būs bišķi kavējās, jo man tās situācijas vienkārši sakrita vienu uz otru virsū, ļoti bombisks jūlijas man bija, bet noteikti būs balviņas, jā. Jā, ļoti cūciski, un es tai sievietei apsolīju no savas puses pagatavot viņai balviņu, uztaisīt un izsūtīt kā mierinājumu, ļoti cūciski. Mums ar to mājražotāju no māja ir vienkārši briesmīgi visādas situācijas, kur man arī draudēja bišķa policija, kad es iesaistītu kaut kādās herņās, lai Dievs svētī. Jābūt godīgiem pret cilvēkiem, godīgiem, nevar šitā. Un es teicu, ka mēs vispār ar viņu nesadarbojamies no māja pēc visām šīm situācijām. Tā kā nav vispār nekas, jo tas bija īstenībā nebija forši. Tur tā situācija, es nestāstīšu publiski, tur tā situācija izvērtās ļoti traģiska. Tā kā tā, ko tu, Elīnīte, skaties uz manīm ar tik smukām acīm? Ko, Ilonīte, labrīt? Klā. Katja, kādi blondi zo. Elīna, ieraksties tur tajā sarakstā, tev nav izvēles, tev ir jābūt. Ir jābūt tai pasākumā, un arī vēl pēc tam tu esi moderators. Tā kā tev vispār nav izvēles. Un Zandijai arī labrītiņ dumpīgais cilvēciņ. Tu nes tik dumpīgi neesi, kā tu te niknējumā esi uzrakstījusi. Jā. Jā. Ļoti skaisti, jā. Malacīši jūs esat, tiešām ļoti lieli malacīši. Rītā pasūtīsim, bet šodien jūs vēl varat pasūtīt, ja kāds kaut ko grib. Man uzvārds un... Tāpēc es dumpīgi. Man jāliek, jā. Tā kā tālūk, mīļie. Izlauzīt ir šodien 8 vakarā. Es ceru, ka es tikšu galā ar visu, jo pakoju pakas un sapratu, ka viena kaste vēl nav. Šodien atvedīs vienu kasti. Mēs līdz 12 būsim laivā, atvedīs kasti, sapakošu un vai nu mēs paši aizstieps līdz tai Omnivai iemetīs vai rītā gaidīsim kurjeru. Jo nesanāca un es saprotu, ka kaut kas nav. Kā tā? Jā, uz kastes ir 1,3, man ir 1 un atvestas 2. Jā, tā kā tā. Tā. Padalāmies ar laiviņu, lūdzu. Paldies. Abonējam dillīti uz šī vakarā. Izlauzīti dumpīgā. Saņemamies. Un tie, kas vēlās reģistrēties, saņemt produktiņas ar atlaidi, augusts mums ir arī reģistrēto klientu. Nevis konsultantu, bet klientu mēnesis. Ja? Arī augustā varam reģistrēties. Jo tad, kad jūs piereģistrēties, ieliekat to koferīti grozā, es pateikšu godīgi, vakar 2 meitenes piereģistrējās. 2. Un viņas bija šokā par to cenu kritumu. Kāpēc, kas un ko un kā? Ko kā?
dumpīgā. Jo tev nav jāstrādā reāli kā konsultantam. Es nezinu, kāpēc jūs sakat tā visi. Un visi kā viens man kā raksta, bet es negribu būt konsultants. Bet tev nav jābūt konsultantam. Tu vari vienkārši ar atlaidēm reģistrēties. Dumpīgā uzrakst man privāti. Tu šodien jau esi gatava reģistrēties un aktivizēties? Vai augustā? Jo ir ļoti... bet, protams, puķa, ka notiek izlauzes. Mēs tik visu rītu runājam par izlauzītēm, par mairažotājiem. Protams, notiks izlauzīts. Vienkārši, ka šajā mēnesī man nesanāca laika pataisīt video, jo es ļoti daudz strādāju ar klientiem. Davai dumpīgā. Attai šiten vaļā uzrakst man messengerī. Lai Dievs svētī dumpīgā. Es tev saku. Jeibo, malaģis etskala, paskaties kādu, es jums saku, es pat nelūdzos, redzēju kādu malaģis dumpīgā, un tev būs atlaides visu laiku. Tas ir tieši tāpat, kā jūs iegādājaties Maksimas atlaižu kartiņu, bet jūs tur krājat kaut kādus mazus centiņus. Šeit jūs ietaupījums būs no 20 līdz 50%. Pačukstējuši, vairāk produkti ir ar 50% atlaidi, tikai nevienam nesaka. Un man ir ļoti forši, ka man ir reģistrēto čats, un man ir klientu čats. Es lieku jūs visus abos, reģistrētie ir atsevišķi, un tad mēs tur vienkārši pievienojamies visi kopējā pasūtījumā